Sveiki, ūdensvīri, klāt aprīlis un tarotu prognoze. Ūdensvīri šajā mēnesī tādi pavisam mierīgi gatavojas būt un mazliet savādāki. Ir labi, ūdensvīri tādi ir vienmēr. Raugiet, ka neesiet steidzīgi. Šis ir miera mēnesis, šis ir apceres mēnesis, šis ir apdomāšanās mēnesis, un bez apceres un bez apdomāšanās labāk būtu, ja jūs neko nedarītu. Ja? Un vēl viena lieliska lieta, ko jūs varat izdarīt, jūs varat paraudzīties no lietām no savādāka rakursa, no cita cilvēka skatījuma punkta, un izvērtēt pavisam citā skatījumā savu rīcību, savu darbību, savu būšanu kopsumā, ja, bet vispārībā diezgan lēnām, tad nebrīnaties, ja kaut kādas lietas tomēr nenotiks tik ātri, kā jūs vēlaties. Diemžēl viņš ir tāds ļoti apcerīgs ar vajadzību pēc miera, pēc pārdomāšanas un tiešām nemēģināt pieslēgt savu gaisa stihijas dabu ūdensvīri, ja, un nemētāties no vienas domas pie otras, no viena lēmuma pie otras un neskraidīt pa daudzām situācijām aulēkšiem. Pakārtais saka, labāk nogaidi, izturi un tagad dari. Darbs. Darbā jauni līgumi, jauni uzsākumi, jauna ietekme. Tātad jūs varat uzsākt jebko. Gan ideiski lielu projektu, gan arī mazas, nelielas līguma slēgšanas. Galvenais, ka šī ir uzvaras kārta, šī ir ietekmes kārtas, tad reklamēt, rādīt, piedalīties, deliģēt. Ja, šis ir īstais mēnesis, lai kad ir izdomāts, kad sapratu, kādā veidā darbošos, to sakārtot ļoti pareizi, juridiski pareizi, precīzi, nešauboties. Tādēļ, ka zobenu dūzis dod uzvaru tiem cilvēkiem, kas ir precīzi, seko likumam un atbilst noteikumiem. Ja? Tātad ļoti sekojam visam tā, kā mēs darbā atbilstam visām prasībām. Tās prasības varbūt ir jaunas jums darbā. Partnerība. Jā, partners jūs varētu arī nesaprast šajā mēnesī, jau ļoti esat uz sevi vērsts un tāds, nesaprotams. Nāve saka, ka ir kaut kas tāds, kas jūsu partnerībā ir izsmēlis savu enerģiju, un jums vajadzētu atvadīties no tā. Tātad tās ir atkarības, tas ir nepareizi soļi, tā ir nepareiza attieksme vienam pret otru, bet varbūt, ka tas ir tāds, kas gluži vienkārši beidzās. Lēnā garā beidzas jūsu partnerībā un tam vairs nav aktualitāte. Tas vienkārši turpinās kaut kas ņem prom jūsu enerģiju, un tas ir pilnīgi nevajadzīgi, jo enerģija šajā mēnesī būs pilnīgi nepieciešama. Tiem cilvēkiem, kas tikai meklē attiecības, šī kārta vairāk liek domāt par to, ko es nevēlos attiecībās. Šī nav par iešanu uz priekšu. Mēs dabīgi plūstam savā dzīvē uz priekšu. Šī nav forsāžas kārtas. Tas nozīmē, ka viss jau lēnām iet uz priekšu, bet šis ir tas mēnesis, kad es atvainojos, jums ir mazliet jāpadomā un drīzāk jāsabremzējas un jāsaprot, ko es nevēlos, ar ko es negribu iepazīties, ko es negribu, kas atkārtosies manā dzīvē. Jo tas pašlaik ir pacēlies tā kā virspusē. Un tad, kad kaut kas ir pacēlies virspusē, to ir ļoti viegli noķert un arī izdarīt ar to, attiecīgi, ko es gribu. Un padomas. Vismaz padoms ļauj ūdensvīriem priecāties no sirds un izdarīt tās lietas, kas viņam ir šajā vasarā iecerētas, jebkurā laikā, jebkurā sezonā, jebkurā vecumā. Jūs drīkstat darīt to, ko jūs vēlaties no sirds. Tāds brīnišķīgs mēnesis, ūdensvīri, tiekamies atkal maijā.